Grafiki ir viens no uzskatāmiem veidiem, kā attēlot sakarības starp lielumiem. Atšķirībā no tabulām, kur dati ir tikai skaitļos, grafiks ļauj uzreiz ieraudzīt kopējo ainu, vai vērtības pieaug, samazinās vai paliek nemainīgas. Grafiks mums pasaka vairāk nekā tikai atsevišķi skaitļi, tas parāda tendenci, ātrumu, virzienu. Un tieši tāpēc ir svarīgi iemācīties ne tikai veidot grafikus, bet arī tos pareizi nolasīt. Lai saprastu, kā lasīt grafiku, jāatceras, tā ir līnija koordinātu plaknē, kas savieno vairākus punktus. Un katrs punkts attēlo vienu datu pāri, piemēram, stundu skaitu un nobrauktā ceļa garumu. Atceries, X-ass parasti apzīmē neatkarīgo lielumu, šajā grafikā tas ir laiks. Savukārt Y-ass rāda atkarīgo lielumu, attālumu, ko var paveikt noteiktā laikā. Skatoties uz grafiku, mēs varam noskaidrot, cik liela ir viena vērtība, ja zinām otru. Vai dati pieaug vai samazinās? Kādas ir galējās vērtības, mazākā un lielākā? Analizē piemērus un atbildot uz jautājumiem mēģini saskatīt likumsakarības. Grafiks ir kā stāsts punktos un līnijās. Tas palīdz ātri saprast sakarības, izdarīt secinājumus un plānot tālākos soļus. Šobrīd tu veido pamatu funkcionālajai domāšanai, kas kļūst arvien svarīgāka apgūstot turpmāko mācību materiālu un arī dzīvē.